Sākam? Mums ir visādi labumi no Termteka. Tā, atbraucām speciāli uz briežu dārzu. Taisam mazo apskatu, ko vispār piedāvā ražotājs Termtek. Tātad termālie tēmēkļi, monokļi un uzlikas. Tepat ir brieži ar agiem pie tam. Sagaidīsim tumsu un no katras ierīces iefilmēsim. Tikmēr mazliet pastāstīsim visu par šo te klāstu. Ir jau šis tas lietots. Sigmār, tev noteikti arī būs ko pateikt. Jā, protams. Un laižam vaļā. Jā, sāksim ar termālajiem monokļiem, ko piedāvā ražotājs Termteks. Tātad Cyclops sērija, Cyclone sērija un Wild sērija. Nu tad, Sigmār, es zinu, ka tu lieto jau kādu brīdi Cyclops. Jā, 335. Mazliet pastāstīji savu pieredzi. Tātad divi dažādi sensori, 384, 640. Kā to var atšifrēt? Vienmēr mēs paskatāmies šeit virsū. Tātad šis ir matricas izmērs, šis ir lētas izmērs. Un šis ir tātad 35, jā, kā es teicu, tas ir lēts izmērs. Tātad 384, 35 lēts. Nu, Jā. Lai nav monologs. Nē, viss kārtībā, jā, es izmantoju. Man gan nav šie jau ir, kā saka, otrās paudzes vai jaunākās paudzes monokļi. Jaunākās paudzes monokļi. Jaunākais no Cyclops ir šī te SE sērija. Man ir iepriekšējās paudzes Cyclops 335. Es ar gandrīz visu esmu apmierināts. Protams, prasītos lielāks ekrāns, bet priekš tam mums ir cita sērija. Priekš tam ir Wild sērija, priekš tās cenas, pa kādu viņu klienti var iegādāties. Es teiktu, ka viss ir ļoti ok. Un vēl jau vairāk man ir 384. matrica. Arī sliktākos laikapstākļos, ka gaisa mitrums ir augstāks, tā tālāk, tāpat var ļoti labi redzēt. Un kā jau mēs parasti visiem sakam, jautājums ir, ko jūs gribat sasniegt? Sasniegt, jā, ko gribat redzēt? Ierīci. Tieši tā. Ja vajag vienkārši izturīgi, spēcīgi monokli, tad Cyclops sērija tas ir perfekti piemērots. Iebūvēts akumulators, kurš ir vismaz uz 6 stundām. Par lētas diametru tie ir dažādi, kā jau teicu, divi dažādi sensori. 384, 640. Un no vēstures Cyclops sērija, kā Termtekam, ir ražoti kā pirmie, jā, no visām. Viss pārējais cēlies pēc tam. Tā kā ļoti izturīgs, te jau var redzēt, kā tas korpus ir taisīts. Ļoti izturīgs, ļoti uzticams, ar 3 gadu garantiju. 3 pogas, ļoti vienkārši, bez tālmēra, bet labā ziņa, kad, ja nav tālmērs, lazernieks, tad ir iebūvēts mākslīgā intelekta tālmērs. Tos mēs arī naktī testēsim, skatīsimies. Ejam tālāk, Sigmār, Cyclone mazie. Pats mazākais. Tie ir jaunāki modeļi, Jā, 255 grami. Šo rokā vienā ideāli. plaukstā ieliekams, jā. Principā manī kabata, es viņu varu ātri pieregulēt visu kabatā. Ļoti ērti. Kas man patīk, tātad jau ir nāk ar nomaināmiem akumulatoriem. 18650, 2 gabali nāk komplektā. Maziņš ērts, protams, tas nav domāts super lielām distancēm, kaut kādām, nezinu, pārpa kilometru. 800 metros var stabili strādāt, gan ar 15 lēts. Zini, ko es domāju, ka šie monokļi vislabākais varētu būt, piemēram, medībām ar staigāšanu, ar pieiešanu, lai tu ieraudzītu to dzīvnieku un vispārējais, jo viņš ir tās, kā tu saki, masa ērts. Ja salīdzini, piemēram, ciklonu par ciklonu. Protams, tur ir masa. Gan svars, gan arī tas šādu tu viegli ieliks kabatā. Šo ieliekot kabatā, protams, jau tev būs neērti. Gan nospēlēs lēts lielā, jā, tas ir skaidrs. Tas gan. Bet ir mednieku grupas, kas vēlās kaut ko maziņu, ātri piemest, apskatīties. Hops, man viss ir skaidrs, attāls dzidrs, 20 milikelvinu, tā kā mazais Cyclone, tas jau ir sevi pierādījis diezgan labi. Tad jau varam pāriet tālāk, Sigmār, pie kaut kā nopietnāk. Ja? Kas Termtekam ir tas labākais? Tā ir premium klase, Wild sērija, protams. Jā. Ir tātad pirmās paudzes Wild, nu jau nāk jaunie, kas ir ar Pro versiju. Tātad mani klasiskais 384. ar 25. lēcu. Pateikšu godīgi, pirktākais pašlaik monoklis pie mums Jaunmoka ielā GPS Pro veikalā. Jaunmoka 26. Kāpēc? Tādēļ, kad ātri var nomainīt akumulatoru, kas atšķir jau no citām sērijām. Arī tas pats 18650. Viņš nav dārgs. Kā domā, Sigmār, cik viņš maksā? Es nezinu, 10 eiro? Jā, 10-12 eiro. Bet viņš ļoti ilgi kalpo. 2 gabalus tev Termteks dod komplektā, 25. lēca. Un pats galvenais, Wild sērija ir vienas rokas vadība. Jā. Ja šeit mums visiem mazajiem, mēs tātad fokusējam šeit klasiski priekšā, jā, tāpat arī tātad Cyclops sērija, tad šeit jūs to darat ar vienu roku. Šī roka man ir brīva, un medībās tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad par sensoriem, Sigmār.
Nu, kas mums ir? Mums ir Tā. 300. Jā, 384. bez tālmēra ar Jā. mākslīgo intelektu. Un 600. Lāzernieks. Jā, tātad līdz 1 kilometram ar lāzeru tālmēru. Un te jau aiziet 2 jaudīgie sensori, 640. Tātad šis cipars apzīmē sensoru, tas apzīmē lēcu. Un tas L ir lāzera tālmērs. Jāni, vai tavā pieredzē tu esi pārbaudījis kādu, cik liela ir atšķirības starp lāzeru tālmēru un intelektuālo tālmēru? Jā, protams. Ko tu teiksi? Jo man ir teiktu tā, viedoklis. ka, ja tev vajag precīzi nomērīt, tad viennozīmīgi lāzera tālmērs. Ja? Lāzera tālmērs mēra jebko, kas atšķirās, teiksim, no mākslīgā intelekta. Pirmkārt, viņš ir aptuvens. Jā, viņš ir interesants, viņš to dod uz dažādiem mērķiem, katram savu distanci, bet šī distance ir aptuvena. Tā kā, ja tev vajag precīzi nomērīt, tad tas ir tikai ar lāzernieku. Lāzera tālmērs, kā jau zinām, to var nomērīt jebko. Dzīvu, nedzīvu būtni, Bet man arī, jebkurā attālumā. man arī ir bijusi pieredze ar to intelektuālo tālmēru tā, ka ideālos laikapstākļos iedomājas, piemēram, nopļauts labības lauks. Jā, viņš to dzīvnieku parāda precīzi. Es pateiktu, ka attālums arī ir ļoti Jo viņš precīzi. ļoti labi var nolasīt Bet formu. tiklīdz, kā piemēram, mežcūka brien pa labību, ir pat bijusi situācija, ka tu viņu redzi ar termomonokli, bet viņš nespēja nolasīt, viņš nespēja atrast to mežcūku. Tāpēc arī es viennozīmīgi uzskatu, ka intelektuālais tālmērs ir ok, bet lāzera tālmērs ir lāzera tālmērs. Ar viņu tu viennozīmīgi Es viņu redzēsi vienmēr visu. esmu uztvēris, arī klientiem saku, ka tas ir kā bonus. Jā. Tātad, ja šī ierīce ir zem 1000 eiro vai ap 1000, un tajā jau ir mākslīgais intelekts, uztveriet viņu kā bonus, un tas ir īstenībā baigi forši, jo nevienam citam ražotājam nav tāda iespēja. Ja? Tā kā tas ir Ja, nu kā, manā skatā baigi interesanta lieta. vairumā gadījumā jau arī strādā intelektuālais tālmērs. Ir vienkārši es ar savu medību pieredzi, un noteikti tu ar savu medību pieredzi, ja mēs esam vienkārši piedzīvojuši to situāciju, kad šis lāzera tālmērs ir noderīgāks, bet, protams, Nu jā. monokļiem arī atšķirās cena uzreiz. Klausies, tu jau kādu laiku lietoji valdi duālo jauno Pro sēriju. Nu, Mazliet jā, pastāst savus jā. pirmos iespējas. Nu, ko, pirmkārt, ļoti interesanta lieta, ka ir šī duālā lēca. Šeit, kā mēs redzam, mēs pārslēdzam no vienas uz otru lēcu. Tātad redzes lauks mainās. Jā, reāli. mainās redzes lauks, vai arī, piemēram, ja mednieks sēž barotavā, tuvā distancē, nezinu, 20, 30, 40 metri, uzliekam uz to lēcu, un mēs redzam ļoti plašu redzes lauku, šo Jā. redzes leņķi ļoti plaši. Tajā pat laikā, ja mēs pārējām, teiksim, uz lauku vai tālākā distancē vēlamies ieraudzīt zvēru, mēs pārslēdzam uz otru lēcu, kas ir paredzēta tālākai distancē. Tātad starta pietuvinājums arī ir lielāks. Jā, protams, It kā tu redzi to protams. pašu briežu baru, Jā, kas jā. mums šeit aiz muguras. Mēs tumsā to noteikti pārbaudīsim. Jā, es Un domāju, parāda lēcu, kas ir baigi interesanti, kas man patīk. Šeit ir viss iebūvēts. Teiksim, kas atšķirās no iepriekšējās valdes sērijas. Ja? Attaisam Lāzera vaļā. tālmērs. Tātad mums ir ārā, korpusā, šeit jau Šeit ir iebūvēts iebūvēts. lēcā. Tas ir Tas baigi man liekas forši, baigi ka ērti. arī nav klucīts apakšā nekāds. Kaut gan man tas klucītis patīk, jo es tumsā ķerot monokli, Tu uzreiz viņu forši sajūtu to satver. knābi. Un es uzreiz saprotu, ka es esmu pareizi paņēmis. Jā, bet arī šeit, piemēram, ņemot, tu jau tāpat jūti, ka augšā ir joysticks, kontrols joysticks, Jā. kas ir multifunkcionāls. Kursors, jā. Kursors Tev ir un arī viss. jaunāks paudzes viņš. Un, ja tu viņu salīdzini, man liekas, ka šis ir precīzāks. Un viņš nav tik, varbūt, izvirzīts uz āru. Ja, kā Jā, šeit. jā, jā. Ka viņš tev kaut kur varētu aizķerties aiz drēbēm. Bet es teikšu godīgi, manam monoklim ir šāda tipa. Man nekad viņš Nekāda nekad problēma. nav aizķēries. Nē. Tas ir tīri šeit noteikti ir precīzāks, varbūt tās kustības un ērtāks ir lietošanā, bet arī ar šādu joystiku vai kursoru pilnīgi absolūti medībās. Runājot viņš par nerada. sīkumiem, es attaisu vaļā bateriju konteineru. Tavā gadījumā tur tas arī tie jau ir skaļi uzlabots. Jā, hops, viņš pats atlaiž. Vienu pogu It kā nospiežam. sīkums, bet medībās cik tas ir reizēm svarīgi. Jā. Un man patīk, ka ražotājs pievērš uzmanību arī sīkumiem. Nē, ļoti, ļoti foršs ierīces. Noteikti testēsim vakarā pa tumsu. lai Varam parādītu pāriet lēnām pārējiem. jau tad pie tēmēkļiem. Nu, kas tad mums ir? Sāksim varbūt ar vecākām sērijām mazliet. Tātad Aras. Aras sērija. Klasiskā tubes versija. 50. lētas objektīvs, lāzera tālmērs, viss kā nākās. 640 sensors, 20 mK jūtība. Kāpēc es tik droši pa viņu stāstu un zinu? Es arī patestēsim, testējis, jā? pafilmēsim. Es esmu viņu medījis aptuveni pusgadu. Un kā? Es nevaru pateikt nevienu izteiktu mīnusu. Pilnīgi godīgi. Vienīgais, varbūt, kas pa sīkumiem jāpievērš uzmanību šai vietai. Tā ir vājā vieta. Ja Bet viņa ir uz šīs magnēta? Viņa ir uz magnēta, Ok. bet liekot čeholos, iepakojot, iesaiņojot,
mēdz nokrist. Bet tu zini, ko daudz mednieki dara, jo ir arī citām ierīcēm tāda problēma. Viņi vienkārši paņem ļoti vienkārši. Šeit ar melno izolācijas lēmpu pietina klāt. Pēc 2 reizēm, kad es jau biju pazaudējis jau 2 šādi. Es arī esmu pazaudējis vienu tādu. Jā, tā tad iebūvēts akumulators iekšā, plus arī šeit augšā ir 18650. Un viņš visiem ir vienāds temtikam. Ja? Tas ir tieši tās pats, kāds ir monokļos. Līdz ar to jūs variet piepirkt kaut vai klāt 1 vai 2 akumulatorus. Jā. Ja beidzās vienā vai otrā, šie akumulatori ir identiski. Līdz ar to var izmantot visās Tepat arī ierīcēs. Ir uzlādes CTEPs, ja? Es varu citreiz arī aizmirst mājās uzlādēt, pieliek mašīnā braucot, vai arī paņem mugursomā powerbanku un mierīgi uzlādēt. Jāni, uzreiz jautājums. Es skatos, šim Aresam ir virsū jau kronšteini. Vai Termteka ražotājs dod līdzi arī ātros sērijai nāk līdzās. Uz vīveres stiprinājums, vai ne? Ātrais. Tā kā par to nebūs jāuztraucās. Vienīgais, kad oriģinālie varbūt nav tik ērti, tas ar pie mazajiem mīnusiem, kad ir ar atslēdziņu jāgriež. Bet viņš var uzlikt pats ar ķepiņu. Bet kāds ir diametrs 30? 30, tas ir klasika. Jā. Tā kā šis ir ļoti, tiešām nepārspīlējot, cipars arī ļoti adekvāts un patīkams. Nākamais. Tu jau aizleci uz priekšu diezgan smuki. Tā tad jaunā Ibex sērija 335L. Maziņš, ērts, viegls, un kas tur ir nemaksā dārgi. Iebūvēts lāzera tālmērs, lēcā 18 mK, 384 sensors. Viss ļoti elementāri vienkārši. Uzlāde kā visiem tagad nāk USB-C. Šeit no malas ir arī akumulators, tātad attaisam vaļā. Un tas ir tieši tāds pats kā visām ierīcēm. Tā kā ļoti viegls, ērts un nemaksā dārgi. Cik ilgi Ibex ir tirgu? Ibex jau salīdzinoši nesen ir izlaists. Neteikti, ka baigi ilgi, aptuveni kādu mēnešu, 3. Jā, bet ir ļoti, ļoti populārs. Un tad reizē ar Ibex praktiski turpat iznāca arī jaunā Oryx sērija. Tu vari paņemt droši vien no 50. lēcu, es paņemšu ar 35. Te ir viss izteikts. Liels, plašs, milzīgs ekrāns. Kad tu skaties iekšā, nav tā sajūta, kad ir maziņš ekrāniņš, bet tur ir tev tāda smuka panorāma veidojās. Tātad šie abi divi ar 640 sensoriem ir. Te jau nāk 15 mK jūtība. Tas ir ļoti svarīgs parametrs. Ja? Tātad, cik termokamera ir, cik termālais tēmeklis ir jūtīgs uz temperatūru. Jo šis cipars ir zemāks, jo šī attēla kvalitāte arī ir labāka un labāk var saskatīt smalkākās detaļas. To mēs šodien arī paskatīsimies uz tiem pašiem briežu buļļu ragiem, kuri ir augsti, kuri termokamerai nepatīk. Jā, viņa negrib viņus rādīt, bet tieši šī augstā jūtība parādīs to. Šodien arī mēģināsim atbildēt, tu minēji par briežu ragiem un cik tālu var redzēt, ticēsiet vai ne, bet tas ir vispopulārākais jautājums, ar ko mēs ikdienā esam saskārušies no medniekiem. Tātad, cik tālu tad es ar to termoierīci varēšu saskatīt un vai izvērtēt briežu ragus, vai tas ir medījams dzīvnieks, ko nākotnē censties nomedīt, vai saudzējums dzīvnieks, to arī mēģināsim pat jums parādīt. Jā, un būsim godīgi, kad šodien esam atbraukuši, es redzu, kad ir anticiklons. Tātad šie laikapstākļi, jebkurai termālajai ierīcei ir ļoti pateicīgi. Ideāli. Tātad, ja tu esi tādās medībās, kad ir šāds laiks, tavu termokamera rādīs maksimāli labi. Protams, ir arī jāskatās, kad ir lielais anticiklons, kad ir ļoti daudz ūdens molekulas. Viņas sastājās kā siena, un tu vairs tās smalkākās detaļas neredzi. Bet tādēļ ir jaunākās tehnoloģijas, kam ir superjūtīgie ekrāni, superjūtīgie sensori, un ar tiem jau var redzēt 100 metros arī sliktā kontrastā. Var redzēt. Jā, un tu piekritīs, ka Termtekam Oryx ir tomēr flagmans. Jā, noteikti. Tas ir premium klases termālais tēmēklis ar 3 gadu garantiju. Tu jau zini, ka mēs GPS Pro esam oficiālais izplatītājs. Protams. Viss servis, visi jautājumi ir pie mums. Un pats pēdējais, ko es gribēju ātri paskatīties, tātad ir tomēr liela daļa mednieku, kas lieto termālās uzlikas. Tātad Hans sērija, tā ir arī tātad jaunā sērija, 635 Pro. Šai gadījumā viss tas pats, 640 sensors, 35. lēca. Un Pro tas nozīmē, ka ir uzlabotā versija. Tātad arī šeit nāk 15 mK jūtība. Ļoti vieglas, ļoti ērtas, akumulators nomaināms. 2 gabalus jūs saņemsiet šādus komplektā. Šeit lāzera tālmēra nav, automātiski nozīmē, ka iekšā ir mākslīgā intelekta tālmērs. 399 grami. Viena daža spoguļas, tās ir tikai 3.
ļoti pateicīgi un ātri var samontēt ar jūsu dienas optiku, tātad izmantojot Rusan montējumu gredzenus. 650. Hans. Es mēģināju. Es vēl neesmu pats, tik cik es esmu patestējis mežā, vienkārši paskatoties viņu, bet medībās reāli izmantojis neesmu. Nu, man tagad tāds ir, kā saka, arsenālā paņemts, es patestēšu. Noteikti arī mēģināšu uztaisīt kādu video, padalīties ar pieredzi, jo, teikšu tā, tā būs pirmā termālā uzlika, kad es izmēģināju. Tātad mans viedoklis varētu būt tāds ļoti pirmreizējs, ja to tā var definēt. Ja tu teici, ka šeit ir flagmanis ar tubi medījis. Tad termālai uzlikai Hans 650 L ir flagmanis par uzlikām. Tas Super. Ir viennozīmīgi. Šeit arī viss ir iebūvēts, es skatos lāzers talmērs iekšā, 15 mK. Kontroli 3 pulks. Es nezinu, kas var būt vēl jaudīgāks par šo. Te viņiem arī ir uzlabots mazliet šis te ieslēgšanās moments, ja? Teiksim, mednieks ziemā ar cimdiem var ļoti ātri un vienkārši viņu ieslēgt. Ja? Tātad on-off ar šādu te sviru. Tepat ir arī C-teps, var uzlādēt arī pa taisno no powerbanks, no jebkura, principā, telefona lādētāja. Arī noņemams akumulators. Tātad, ja, ātri varam nomainīt. Viens ir kabatā vienmēr, es ielieku šeit. Bet pērkot šo ierīci, viņai līdzināk 2 akumulatori? 2. Super. Jā, tur jau tā lieta. Tā kā 50. lēca, tas ir maksimālais diametrs. Un izskatās viņa varbūt, protams, jā, lielāka nekā šī, bet paskaties svaru. Svars ir vienāds praktiski. O, jā. Jā. Es pat teiktu, man kāpēc gribās Tie teikt, ka paši šī pat ir... 399. Bet sajūta tāda, ka tas var būt vizuālais efekts, bet ka šī uzlika pat ir vieglāk pa mazo uzliku. Jā. Visām uzlikām Temtex piedāvā arī okulārus. Jā. Aptuveni 165 eiro maksā. Varam pārskrūvēt viņu šeit un pašu uzliku ielikt monokļa režīmā. Jo šis attēls uzreiz būs piemērots tādā veidā, ka jūs skatāties monoklī. Tad, kad jūs lietojat jau medībās uz savu optiskā tēmekļa, tad liekam tēmekļa režīmu. Tad tas ir bezmaz kā 2 vienā. Jā, tas ir tas pats, kā tu pareizi saki. Sigmār, es domāju, pat, ja ir kāds tiešām liels entuziasts, varat tevi kopā aizbraukt un iemēģināt. Droši, bet ko es vēl varētu piebilst, šīs visas iekārtas jūs varat iegādāties ne tikai pie mums Jaunmūku ielā, Protams. GPS Pro veikalā. Viņas visas var iegādāties arī pie mūsu partneriem. Angelarms, Gunmarkets, Oskalis, Skyhunters Latvijā un arī Igaunijā pie Jahipauna veikalu tīkliem, Jahimēs un... Jā, 3 gadu garantija, ļoti labs, dzidrs, izteikti labs attēls. Gribu uzsvērt, ka tieši sliktā kontrastā arī. Tad, kad būs migla, kad būs lietus, nokrišņi, Temtex izteikti labi rāda, tātad veido šo te bildi. Pat mazliet salīdzinot ar citiem ražotājiem, es vienkārši to esmu izgājis tam cauri. Un es to vienkārši zinu, ka tas tā ir. Un tas man tiešām ļoti priecē, kad ir šāds te foršs, interesants, jaudīgs ražotājs. Es jau, Jāni, arī gribētu teikt to, ka šodien mēs, kā saka, notestēsim, pafilmēsim ar tām iekārtām labos laikapstākļos, bet kaut kad nākotnē noteikti uztaisīsim arī nelielu apskatu un video, ka laiks būs... Jo viss jau sākās ar testu. Jā. Tā kā gaidām vakaru, gaidām tumsu. Šis ir mazliet tāds neliels ieskats, ko piedāvā ražotājs Temtex, bet jau plašāk, tad pie mums droši Jaunmūku iela 26, GPS Pro veikals.